Lai vai kurā pasaules malā vai pilsētā jūs būtu, pavisam droši tās patieso seju un dvēseli varat meklēt vietējā tirgu. Jo tieši tur notiek dzīves sarunas un kaulēšanās, un pats galvenais tur ir iespēja iegādāties kvalitatīvu preci bez starpniekiem. Pirms kāda laika, kad pēc dzelzs priekškara krišanas mūsu valstī sākās lielveikalu bums, tirgus savu popularitāti uz brīdi zaudēja. Taču tagad aizvien vairāk un vairāk cilvēku atkal izvēlas ikdienas pirkumus veikt tieši tirgu. Jo kur gan citur iespējams pirms produkta iegādes to nogaršot un iztaujāt par tā īpašībām pašu ražotāju. Es nenoliedzu, ka ir lietas, teiksim, kas vēl ar vien šeit ir jāuzlabo un jāmaina. Absolūti nenoliedzu. Te nav nekas vēl ideāls. Bet tirgu vienmēr ir bijis tas smeķis nedaudz tomēr. Ja. Tirgu nekad nav bijis principā tāda. Ir divi dažādi tirgi. Ja. Un tas Monreāls tirgus Kanādā, es tur neesmu bijis, bet cilvēki vairāk, kas man to ir teikuši. Tas ir tā vieta, kā mēs gandrīz uz koncertu zāli gājām. Tur gandrīz apģērbies labākās drēbēs un aizējam, teiksim, ja. Ideāli. Tur spēlē muziciņu, viņš ir slēgts, viņam nekad nelīst lietas, teiksim, nav tur sniega. Līdz ar to tu var tīrības kārtību citu uzturēt. Ja? Un tur ir tie svaigi augļi un dārzeņi, un tas ir tas tirgus. Un ir tirgus, kurš ir tā kā mums ir atvērtā veidā, kur mums, piedod, sniegs ir, lietus ir, tātad kaut kāds dublis parādās, cik nu varam, mēs viņu satīram. Bet tajā pašā laikā ir kaut kas, arī tam ir kaut kāds tāds savs piesitiens, kad ir tas vēsums, ka tas tirgotājs tur no savas ņemās, tagad viņš grib kaut ko tur andelēt. Ja? Katram tam tirgum ir sava tā niansīta. Lēmumu par centrālā pilsētas pārtikas tirgus celtniecību Rīgas rāte pieņēma pagājušā gadsimta 20. gados. Interesanti, ka īpašās paviljonu ēkas, ko šobrīd vizuāli visvairāk asociējam ar Rīgas centrālu tirgu, sākotnēji tika celtas kā Vācu armijas gaisa kuģu Cepelīnu angāri. Un tā, no 1930. gada tieši Rīga varēja lepoties ar Eiropā lielāko un modernāko tirgu, kas šobrīd iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Šoreiz paviesosimies vienā no Rīgas centrāla tirgus stūrakmeņiem – gaļas paviljonā. Tirgū rīts sākas ļoti agri, kad tirgotāji no visas Latvijas šurp ved svaigu gaļu. Visas mašīnas gaļas pieņemšanas punktam piebrauc rindā pa vienu ceļu. Gaļa tiek izlikta uz galdiem un rūpīgi pārbaudīta, jo cūkgaļai un lielopu gaļai obligāta prasība ir veselības marķējums, kas ļauj izsekot, kad un kur lops ir nokauts. Turklāt lielopu gaļai vēl klāt ir identifikācijas pase, kurā bez jau iepriekš minētās informācijas ir norādīts lielopa vecums kaušanas brīdī. Pēc tam gaļai tiek izmērīta temperatūra, kas nedrīkst būt augstāka par 7 grādiem. Gaļa, kas neiztur šo pārbaudi, tirdzniecībā nenonāk. Veterinārārsts vēl veic gaļas uzskaiti un vizuālo pārbaudi, un tad tā tiek nogādāta tirdzniecības vietās paviljonā. Mēs uzskatām, ka mums ir ļoti laba uzraudzības sistēma. Mēs vēl papildus tam, kas nosaka ministru kabinetu noteikumu un regli, mēs atkārtoti pārbaudam visu ienākošu tirgu gaļu. Nekur citur tādas pārbaudes netiek veiktas. Un, ja mēs konstatējam sliktu gaļu vai ir aizdomīgas gadījumos, mēs to gaļu neatļaujam pieņemt un sūtam atpakaļ. Ja arī kādam rodas šaubas par gaļas kvalitāti, vienmēr ir iespēja palūgt paviljonā katru dienu esošajiem laboratorijas darbiniekiem to pārbaudīt turpat uz vietas. Savukārt, ja rodas aizdomas, ka pārdevējs mazliet nošmaucies ar svaru, ik viens var pats nosvērt gaļu uz paviljonā esošajiem kontrolsvariem. Diez vai jūs zinājāt, ka zem paviljoniem pagrabstāvā ir izvietotas noliktavas, kurās tirgotāji var gaļu arī uzglabāt. Tāpat šeit ierīkots augstuma cehs un noliktava ar konteineriem, kas paredzēti tām gaļas sastāvdaļām, ko cilvēki uzturā nelieto, piemēram, kauliem. Taču vēl interesantāks ir fakts, ka gaļas paviljonam ir sava kapela, kura 1991. gadā izveidoja paši darbinieki. To iesvētījis priesteris, un tā kalpo kā klusa vieta, kur pabūt ar sevi un lūgt Dievu, ja rodas tāda vēlme. Nav nekāds pārsteigums, ka tirgus ir viena no iecienītākajām vietām, ko apmeklē turisti. Un parasti pēc šāda apmeklējuma viņi ir sajūsmā. Ziniet, kas ir interesanti? Atbrauc ārzemnieks, un viņam pirmā doma šeit, ne doma, bet vārdu, ko viņš saka, cik jums te tīrs, cik jums tā preci skaisti salikt, kāda jums ir izvēle zivu paviljonā. Saprotiet, tu klausies un nesot, laikam divi dažādi cilvēki pie brauc, jo tā, ka nāk vietējais, viņš saka, jums pie zivīm smird, jums ir šausmīgi netīrs, jums te bombas pa visiem stūriem, jums vienīgais, ko te piedāvāja spirķīgi cigaretki. Es nezinu, es arī dienā vismaz 2-3 caur to tīgu. Vai nu notiek tā, ka kaut kas darbojas tā, ka ieraugot mani, te, teiksim, visi sastingst un pazūd visi kontrabandisti un pārējie, vai tā realitāte patiesībā ikdienā, teiksim, viņi nav tik briesmīgi.
Rīgas centrāltirgum ik Ziemassvētkus ir kāda skaista tradīcija, proti tiek rīkots konkurss par skaistāk izrotātajām tirdzniecības vietām. Pagājušo gadu pie pirmajām 2 vietām tika Sakņu paviljona tirgotāji – Valda Saltā un uzņēmums Vikams, bet godpilno 3. vietu žūrija piešķīra gaļas paviljonā saimniekošajiem Sijā Dekopaks, kas dekorēšanai bija izmantojuši mirdzošus ābolus un eņģelīšus. Pirmo 3 vietu ieguvēji saņēma balvas, jaukus vārdus un pat buču no Rīgas centrāltirgus valdes priekšsēdētāja Daiņa Liepiņa. Ikdienas centrāltirgu apmeklē no 80 līdz 100 tūkstošiem cilvēku. Patiesībā Rīgas centrāltirgus tā ir 100% Latvijas prece. Un, ja tā iedziļinās tajā domā, tad tas tiešām tā ir. Jo, ja mēs tā padomājam, pirmkārt, viņš ir būvēts par mūsu valsts naudiņu, par Rīgas pašvaldības naudiņu, no 22. gada sākts. Ja. Viņā ir strādājuši un darbojušies tieši tikai latviešu cilvēki. Viņa arhitektūra ir saglabāta līdz mūsdienām. Un tā tiešām ir tāda 100% šeit Latvijas prece, teiksim, ja, kur mēs nevienu tādu kaut kas no ārzemēm šeit nav ievests iekšā kaut kā, teiksim, vai tā ir arhitektūra vai teiksim, darbība vai darbošanās. Ja, tā kā es varētu teikt, ka ja tā iedziļinās, tad tiešām mums to vajadzētu arī noturēt.